Tā skaņa ir traka. Kāpēc viņi kliedz tā? Nezinu, tā izdomā. Gaidu. Jā, patiesībā esam Rīgā gandrīz centrā. Kārtējs raidījums ar sportu stubu baigie kliedzieni aizmuguriet vaļā. Kas tas ir? Mazajiem iet treniņš un ja esat skatījušies droši vien Bruce Lee filmas, tur bija līdzīgi. Bet jā, kāpēc atbraucām šeit? Šeit arī trenējās Džeks, kas īstenībā ir tukumnieks, bet pēdējā laikā pārsvarā par Rīgu dzīvojas Edgars Skrīvers. Jāsaka, viens no labākajiem, kā jums tiem svariem, viens no labākajiem vieglā svara MMA cīkstoņiem Latvijā, tā var? Droši vien, ka tā. Supervieglā. Supervieglā, tas vispār, forši. Jā, Edgar, kā iet? Kādu laiku nebija redzēts ringā, tad tu saki, ka oktobrī bija cīņa, bija kaut kādas traumas, tad tur peripētīs ar visādiem rezultātiem, tur kas un kā. Kas jauns, kam gatavojies, kad mēs tevi atkal varēsim redzēt kaut kur? Neko, trenējos, viss kā parasti. Pagaidām nekādas cīņas, diemžēl, nav. Bet, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Gatavojos, lai nav jāgatavojas. Tagad 14. martā, marts 14. martā Saldū būs cīņas, kur it kā teica, ka varbūt tevi varēšot redzēt, bet laikam arī iet garām, ja tā cīņa. Bija paredzēts, bet neatrada pienācīgu pretinieku man. Tāpēc atcēlās. Tev jau ir tā, ka faktiski kurš katrs nē, jau vajag tādu... Atrada pārāk vāju pretinieku priekš manīm. Ne man tas ir vajadzīgs, ne arī pretiniekam tas vajadzīgs. Vajag līdzīgi. Arī skatītājiem būs interesantāk, ja būs līdzīgas cīņas. Protams. Kā pats izdomāji, kad jāiet, teiksim, MMA jāmēģina, vai varbūt karate, boks, kickboks, nebija bail uzsākt kaut ko tādu? Es sāku tāpat ar karate nodarboties, tāpat bļaustījos, kā šeit visi bļaustās. Un izdomāju, kad ir jāpilnveido sev tālāk, ka nevajag apstāties tikai ar vienu cīņas veidu, kad es gribu pilnveidot sev visās cīņās. Pats, pirms tam atzinies, ka tagad faktiski 2 treniņu dienā, tas jau profesionāls sportists, faktiski tad viss tiek veltīts tikai šitam. Latvijā var nopelnīt, piemēram, cilvēks ar, startējot MMA, trenējoties MMA vai cīnoties ringā, cik tas ir reāli? Tāda motivācija man ir. Izsisties tālāk, tāpēc arī ir profesionāli jātrenējās. Tādi apstākļi, kādi viņi mums ir šeit, tādi mēs trenējamies, braucam uz ārzemēm trenēties, pilnveidot sevi, vākt pieredzi. Latvijā, protams, ar to nevar īpaši nekādīgi nopelnīt, bet, cerēsim, varbūt nākotnē. Mums jāsaka, ka tie cīņas šovi sāk palikt populāri. Gan Tukumā ir, gan tagad arēnā būs 28. martā, kur arī Saldū. Tagad tāds šauņš mokšana patās arī 6. martā kaut kas bija tā kā, izstāst, ka varētu būt arī labi drīzumā ar to visu. Tu pats īstenībā, paskatoties tavus video internetā, viens no tādiem emocionālākajiem. Pēc cīņas parasti baigi priecājās, lec uz ringa trosēm augšā un kliedz un ārdās. Un vēl kas ir interesanti, tu pirms cīņas tā diezgan interesanti vienmēr nāc ārā. Nevis tā kā visi parasti iznāk, bet tad tu uzvelc lāčplēšu cepuriem, tad tu uzvelc trako kraklu. Kāpēc tāds domas? Tādas manas emocijas ir un uz doto mirkli, kā es jūtu, tā es arī iznāku ārā. Tā es sevi izrādu, Es vairāk sevi izrādu ar cīņu, nevis tur ar šovu vai ko. Un emocijas pēc tam ir, tāpēc, ka es tajā ļoti daudz ieguldu. Vienkārši tas nāk uz āru visu. Kā pretinieki par tiem taviem pirms cīņu iznācieniem, tā bilde trako kraklā, viņi tiešām baisi izskatās, Nāk tavs pretinieks, sasējas sevi šitā te. Pretinieks, teiks, klausījos, čau, es jau pirms cīņas jau biju gatavs, jau zinu. Es nezinu, tas ir jāprasa pretiniekiem. Es īpaši nekoncentrējos viņam, es koncentrējos vairāk uz sevīm. Bet, ja tas viņus psiholoģisku ietekmē, tas priekš maniem tikai labāk. Protams. Negodīgi no bildes vien bija bail jau īstenībā, paskatoties tā. Labi, tagad 14. martā, ja tā cīņa iet garām, nav viņas. Drīzumā ir kaut kāds cits plāns, kur tev varēs redzēt ringā? Dzīvosim, redzēsim, pagaidām plāna nekāda nav. Trenējos un būs piedāvājums cīnīšos.
Kas ir tā vieta, kur mēs atrodamies, kur mazie bļauji, tepat tās iela īstenībā blakus? Kas tas ir pa klubu? Tas ir arī tavs klubs skaitās vai tomēr citurreiz? Nu, šeit ir cīņu zāle mums izveidota, lai varētu pilnvērtīgi doties gan mazie, gan pieaugušie. Šeit ir viss nepieciešamais priekš MMA. Un tad arī šitien nāc un trenējies, divreiz dienā? Jā, es trenējos visur, gan šeit, tur, kur man ņem, tur es arī eju trenējos. Skaidrs. Labi, Edgar, tev pašam arī saprot, ka vēl treniņš, bet vēl laiciņš, iesildīties droši vien. Nu, ir iesildīties laiciņš. Skaidrs. Vēlēsim tev veiksmi. Pirmkārt, lai atrodas vienmēr cienīgs pretinieks, jā, lai nav tā, ka kauns iet pret viņu, jo saka, tad es tur, kā teica viena boksera meitene no Tuku, viņa saka, es taču neiešu to gaļas maisu dāzīt. un galvenais, lai nav traumas, tad jau viss būs kārtībā, vai ne? Protams, jā, veselība galvenais. Tieši tā. Un, mēs vēl pagaidīsim, kamēr Edgars patrenēsies, un tad jau turpinam. Mazie tik aktīvi bļauj, es nevaram pilnīgi. Mārtiņa, treniņš galā. Īstenībā man tev visvairāk bija žēl, jo tev sanāk ar Edgaru visu laiku pārī būt. Edgars nežēlo galīgi, ne? Kā ir Edgars kā treneris? Man patiesībā ļoti labi, man patīk disciplīna. Tas galvenais. Tev tieši forši, tev zin kā nopietni pretinieks. Pieredze laba, jā. Protams, viņam svarā mazliet vieglāks, bet viņam tehniski tīri ir ļoti, ar viņu ir grūti. Jā, to jau mēs pamanījām. Pats trenējies, kaut kam gatavojies vai tikai tā priekš sevis tīri? It kā varbūt gatavojos, bet es ilgi jau nenodarbojos kaut kāds gads. Pavasarī būs tikai vēl, jā. Varbūt arī pavasarī kaut kad būs kaut kāda cīņa. Redz, te jāiet skatīties būs. Cik bieži sanāk šādi treniņi tev? 3 reizes nedēļā. 3 reizes nedēļā un šī tāda pusotrai stundai? Jā, pusotrais reiz pat 2. Mēs vēl ilgāk paliekam, strādājam. Diezgan nopietni. Diezgan ļoti nopietni. Labi, es tev solīju 3 vārdi, vairāk ne. Tagad uz dušām? Nē, vēl turpinu. Tu vēl turpini? Jā, mēs turpinam. Malači. Man jūs žēl. Varbūt bišķiņas kauž. Fiziskā formā jāuztur. Tā, labi, tad lai veicās, lai nav traumas, Paldies. Un tad gaidīsim tavu cīņu. Kaut kad iesim skatīties tad. Paldies. Ko pēc treniņa kopā ar traku Edgaru Skrīveri raidījuma otrajā daļā atbraucām uz vienu iestādi. Prasīsiet, kāpēc? Es pastāstīšu, kāpēc, jo es pats diezgan daudz esmu piedalījies kaut kādās sacensībās, kur ir jāskrien pa mežu, jāorientējās. Tad tiek iedotas tādas kartes, šādas te. Un vienmēr interesējas, kā tas viss top, kā tas viss notiek, jo bieži vien ir tā, kad sanāk skriet pa lietu, pa sniegiem, un tu brīnies, ka tas papīra materiāls, ka viņš neizjūk. Tas pats ir arī ar tādiem numuriem, ko parasti liek sportisti sev uz krūtīm, tad, kad piedalās. Gan jau, ka daudz ir skrējuši kaut kādos maratonos, slēpojušas kaut kur un ir redzējuši. Tā kā ir tāds uzņēmums Digitālā Pele, kas nodarbojās ar šito. Es teikšu, ka tas viss ir saistīts ar sportu. Un viņi nodarbojās ar tādu lietu veidošanu. Tā kā, ejam skaidrot, kā tas viss notiek.
Jā, atnācām uz digitālo peli. Edgars Sparāns pats kādreiz diezgan aktīvs orientierists, un tāpēc droši vien tās kartes arī sāka taisīt, un tagad arī numuriem esat ķērušies klāt. Jā, Edgars pastāstīja, tiksim, es no tā neko nesaprotu, man liekas. Kā top šī tāda karte, cik tas daudz laika aizņem tādu uztaisīt, un vispār es nezinu. Kā tas viss sākās, jā? Sākās tā, ka es laikam 2. klasē sāku nodarboties ar orientēšanās sportu. Jā, es tevi atceros. Jā, un kamēr līdz tam junioru vecumam, kamēr vecāki uzturēja, tikmēr aktīvi nodarbojos, braukāju, skrēju, slēpoju. Kā es saku, biju tajā sportā iekšā, un pēc tam tā kā jāsāk domāt par darbu. Kā pats esmu maketētājs dizaineris, tad sāku strādāt digitālā pelē par maketētāju. Un sākās tas izcer, ka mēs ogrēju kaut kādām sacensībām vienkārši, kā es strādāju tipogrāfijā, es varu nodrukāt kartes. Nodrukājām. Baigi smukās sanāca. Jā, un tas nav tā kā uz parasta printera izdrukāt mājās, tur, kā mēs iepriekš, sacensībām darījām. Un tā cena bija vēl, kā saka, var piedāvāt lētāk nekā, ja tu mājās drukā. Pamazām sāku, kā lai saka, interesēties, kur citi drukā, un tā, kā lai saka, tas piedāvājums bija labs, ātrums un servis, kā lai saka, tu vari tā, ka mēs vienas dienas laikā varam nodrukāt tās kartes. Mums nav, protams, sākumā gāja lēnāk nekā tur pa naktīm arī sēdējām, bet tagad jau viss tas ir tā, kā lai saka, atstrādāts, ka varam ļoti ātru servisu piedāvāt. Esam arī, kā lai saka, pirms 2 gadiem, laikam, Eiropas čempionātam Madonā vedām savus printerus uz turieni un drukājām tur uz vietas pa nakti. Jo ziemas sacensībām ir, ziemas orientēšanās sacensībām ir tā, ka tu laiku nevar prognozēt. Un kartē, kā lai saka, tev pēdējā vakarā vēl kaut kādas korekcijas un jādrukā ir pa nakti. Un tad mēs pa nakti drukājām tā, lai no rīta var, kā lai saka. Tagad tev pa nakti nav jāstrādā, tur džeks aizmugurē, tas pa nakti strādā. Jā, tieši tā. Nē, tik traki nav, kā lai saka, gan mēs esam daudz ko iemācījušies, gan visādiem materiāliem un tādām lietām esam auguši. Un, ja kādreiz, pieņemsim, visas kartes vajadzēja likt maisiņos, lai viņas neizšķīst. Tad tagad jau ir tādi papīri, kas ir ūdens izturīgi. Jā, es tieši gribēju prasīt, jo es pats esmu piedalījies sacensībās, kad lietus gāž un caur ūdeņiem tu izskrien, un tā karte viņa ir pilnīgi normāla, viņas vēl var rakstīt. Šitā, pieņemsim, ir tā standarta karte, kas ir uz parasta papīra. Nevis uz parasta papīra, bet skrītot papīru, ko ir jāliek maisiņā. Tā kā no žurnāla. Jā, bet viņa ir jāliek maisiņā, lai, kā lai saka, viņa nav ūdens izturīga. Bet tādā ziņā. Un ir arī ūdens izturīga papīra karte. Viņa ir nedaudz, kā lai saka, nedaudz cits tonītis, bet viņu saplēst var. Kā sacīt. Bet tagad tev šefs nav. Nē. Tā nav. Bet viņa ūdenī neizšķīst. Tev viņa paliek slapja, tev viņa rokā, tu viņu, kā sacīt, vari locīt, vari darīt, ko gribi, bet viņa neizšķīdīs. Tādā ziņā. Tu pats saki no 2 gadu vecuma vai no 2. klasītes sāki jau nodarboties. Atceries, teiksim, kādas toreiz izskatījās tās kartes? Jums droši vien toreiz tiešām bija kādas tā kā mājās? Bija tā, ka... Nē, tad vēl printeri nebija mājās nevienam. Es sāku, tad bija tā, ka viņas drukāja tipogrāfijās un ar roku zīmēja tos rimbulīšus. Ar flomasteru, ar smalku flomasteru, katru roku zīmēja tās kartes. Es arī skrēju ar melnbaltu karti. Kādreiz tādas arī bija, bet tas jau ļoti Nenopriecājies, ne? Pēc tam nāc skrien domā, kur tu esi. Jā, tā kā un pieņemsim šādām kartēm specifika tāda, ka tas, kas viņas taisa, pieņemsim, kā es viņas taisu, drukēt, tur ir jābūt orientieristam. To nevar darīt. Cilvēks, kurš nav saskāries ar orientēšanu. Es tieši gribēju prasīt, vai kurš katrs var tādu uztaisīt, vai tam rimbulītim noteikti vienādā izmērā ir jābūt. Nē, tas, ka izmēram, bet arī tev, pieņemsim, ir nedrīkst, kā lai saka, tā apli līnija nedrīkst pārsakt nevienu objektu, kas tev traucē, pieņemsim, to punktu vieglāk atrast. Tādēļ tev ir, pirmkārt, jāiet, pieņemsim, cauri visām distancēm. Pieņemsim, jāiet visām distancēm, jāizkārto, lai cipari nav nekur virsū un kā lai saka, gan jāpārgriež tās līnijas, lai... Bet tu esi piedalījies sacensībās, kurās es pats esmu taisījis tādu karti. Tad tev ir bijis tā, ka tu paņem, es tev atsūtam to materiālu, ka jūs saki, jēziņ, tu Dievs, šitais jāpārtaisa galīgi. Nē, tavām sacensībām bija savādāk. Tas ir tā, ka
Ir vairāk, kā lai saka, orientēšanās veidi. Ir, piemēram, Latvijā kaut kādas lielākās sacensības, kas tur kāpa, kas ir 3 dienas, kur ir 1500 dalībnieku un 50 dažādas distances. Ka tev ir, pieņemsim, jādrukā 50 dažādas kartes, katra noteiktā daudzumā. Tavām, pieņemsim, sacensībām bija viens veids, un vienkārši, kā lai saka, tā ir, es atveru, uzlieku uz druku un vienkārši viņas izdrukā tik, cik tev vajag, tev viss ir vienāds. Šeit ir tā, ka tev, pirmkārt, tu nevari sajaukt. Ir vēl tas, ka tie mērogi mainās. Jo, piemēram, no vecuma grupām, piemēram, bērniem viss ir, kā lai saka, pietuvināts tuvāk. Un arī veciem cilvēkiem, kā lai saka, senioriem arī, lai viņi var redzēt, bet atkal... Veciem cilvēkiem vajag pietuvināt tuvāk, jā. Jā, bet atkal elites distances ir garas, un viņām, nesalien uz kartes, tādēļ vajag to mērogu, kā lai saka, lielāku un mazāku. Tā, ka tas izskatās mazāk. Jā. Tā kā Cik tev daudz ir tā, kas tev pašam ir jātaisa, piemēram, kārtas, ka tev atnāk, saka, mums tur tāds, tas un tur vajag, vai tev atsūta jau, teiksim, es nezinu, vai atsūta jau gatavs, saka, tikai izdrukāt vajag? Ir visādi, tas atkarīgs no tā organizatora, cik daudz viņš māk no kaut kādas maketēšanas un tādām lietām. Ir tā, ka apmēram atsūta ieskanētu karti, kur sazīmēts ar rimbulīšiem. Pats ar sazīmēs roku un lūdzu man sataisi tādu. Ir tādi, kas atsūta visu gatavu, jau visus atbalstītājus. Bet pa lielam ir tā, ka man atsūta distanču failus visus. Un tad viņi saraksta, atsūta visus logotipus, kādas jāuzliek, visu informāciju, kas tur mērogs, tur autors kartas, sacensību nosaukums un visu to. Un tad es, kā lai saka, salieku to visu salikumu, aizsūtu viņai apstiprināšanu un tad vienkārši pēc tam visas distances drukājam tādā veidā. Un šeit ir, cik aizem, teiksim, vienu tādu kartu sataisīt tev tagad. Ņemsim... Labi, šitā, man liekas, sarežģītāk, vai arī nē, tur vienkārši meža vairāk un kalna, man liekas. Sarežģītākais ir, ja mainās tie mērogi. Jo distance ir dažādas, un tev jāizkārto tā, lai viņus tās loksnes uzliek. Nav viņas visas vienādas. Kā lai saka, nav tā, ka es nodrukāju, piemēram, visus tādas sponsors visas vienādas, un tad tikai kartīt iekšā. Man ir tā, ka viņi jābīda bieži tādā. Jā, lai sajiet, lai kartē netraucē. Tagad jau ātri, kādreiz bija tā, ka kamēr to visu vēl tā nemācēju, un tagad jau tas notiek ļoti ātri. Kā sacīt, es nezinu, grūti tā spiest atkarībā. Tas arī viss. Droši vien neesi vienīgais, kurš kaut ko tādu taisa, vai ne? Latvijā? Var teikt, ka mēs esam vienīgie, jo mēs esam lielākie. Faktiski, ja es aizbraucu uz orientēšanās sacensībām, tad es paņēmu, es zinu, ka Edgars Parāns šo kartu ir taisījis. 90% tā būs. Ir tādi, kas vēl joprojām pieturās pie tām vecajām, bet viņi tā, ka viņi nodrukā lielajā tipogrāfijā daudz kartes, ka viņiem zina, ka viņiem vajadzēs pēc tam kaut kādiem tur treniņiem vēl kaut kam, un viņi drukā tikai pa virsu to distanci. Kā lai saka, un ir tādi, un ir arī tādi, kas vēl joprojām paši drukā uz savu printeru, kuriem liekas, ka tā ir labāk, un ka ja viņi paši nedara. Ir arī, protams, tādi, kas arī pēdējā naktī paši arī drukā, tikai tādēļ, ka viņi visu ielaiž līdz pēdējiem un nevar paspēt, viņi paši pa nakti arī drukā. Tā kā nesēd mājās to dara pārsvarā. Nav jau tik. Ir gadījies, kad nokļūdās, pēc tam atbrauc organizators, saka, klausies, man tur 2 punkti nepareizi. Ir, protams, bijis, bet visbiežāk ir tā, ka paši tie organizatori kļūdās vai ka, pieņemsim, tur kaut ko viņi ir izlaiduši. Es jau, protams, arī man izdrukā visas distances. Es pats izēju cauri, katrai distancei tā, lai, es arī varu kaut ko palaist garām. Tu aizskrien uz mežu izēju. Nē. Bet es domāju, tā paskatos izēju, vai skaitļi, pieņemsim, nav tur, ka tev jāskrien pirmais uz 10. punktu, un tur tādā ziņā izēju cauri. Bet, kļūdīties, protams, var, bet reti. Ja agrāk, kad mēs sākām, tad varbūt biežāk tās kļūdas bija, bet tagad jau ir bijis tā, ka nav mērogu uzdrukāts. Neesam uzdrukājuši. Bet arī es sūtu visu apstiprināšanu, arī organizators nav pamanījis to, ka pirms mērogs trūkst. Tad abi vainīgi. Labi, kartes labi, tur process sarežģīts, man liekas, bet piešāvies, viss notiek. Tagad vēl tad sākuši arī šitādus numurus taisīt, kas ir sacensībām. Ko liek uz... Mums ir tā, ka mums darbā ir diezgan daudz sportisti. Kā lai saka... Tagad jums pat Jānis Dreškins ir, es atvainojos, kurš, man liekas, tikai sporto. Es nezinu, kāpēc jūs viņu pieņēmāt. Mums ir arī Kristaps Kaimiņš, kas mums ir kurjers, kas viens no Latvijā labākajiem. Viņš piegādā, ar tie ir kājām aizskrien. Ja mašīna salūst, tad viņš ar kājām piegādā. Tādā ziņā, kā lai saka, mēs sākām ar sportu un, kā lai saka, ar tiem sporta klientiem strādāt, tad radās pieprasījums, ka viņi prasīja, vai jūs nevarat mums numurus nodrukāt. Kāpēc nevaram? Neesam drukājuši, bet kāpēc nevaram?
Un painteresējāmies, kas tur, ko tur. Sākumā drukājām uz parastiem papīriem, kur jāliek kabatiņās. No sviedriem izjūka. Jā, tieši tādi. Tad tur jāliek kabatiņās. Tad, protams, atkal painteresējāmies, pameklējām pa pasauli materiālus kaut kādus. Un tagad jau esam ļoti daudz ko visu atraduši. Piedāvājam numurus gan maratoniem, gan piedzīvojumiem sacensībām, gan MTB, un materiāli visādi. Ir tādi, kas ir audumveidīgi, ir plastikāti, kas ir MTB, lai viņi stingri, kuriem viņas nevar saplēst, piemēram. Ko mēs pagājuši gadu, kas ir lielākais pasākums, ko mēs drukājam Nike Rigaran numurus. Šis audums ir, nevis audums, šis ir tāds audumveidīgs papīrs, kuru nevar gan saplēst, gan viņš arī gan ir mitruma izturīgs. Un kā Kristaps mums teica, ka ļoti labi, jo viņš, ka tu nejūti viņu virsū, tu viņu nejūti, viņš ir tā kā audums gandrīz, viņš ir tā kā lupata. Bet viņu var drukāt loksnēs. Viņš nav jādrukā, kā lai saka, uz ruļu drukulē formātā. Un arī, pieņemsim, šogad mums ir arī plastikāti tādi numuri, kur ir vispār viņus nevar saplēst. Nevar saplēst, ka visu var, bet Man ir fleks mās. fleks var arī pataustīt. Viņš ir plastikāts. Viņam šitais, ja tu viņu uzliec uz krūtīm, viņš bija šī traucējus. Viņš tev tā kā, ja tev vēl numurs ir lielāks, tad tādā ziņā nav vērti. Bet atkal ritiņiem vajag tādu, kas tev tur kratās, viņš neizplīst ārā. Sportistiem ar lielām krūtīm šādi nepatīk, jo nevar salocīt. Džekiem varbūt vēl tā. Ir tādi numuri, kur ir jau kaut kādi čipi iekšā, kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet viņiem ir tā, ka viņiem aizmugurē līmē viņus. Un tie nav nekādi speciāli numuri, nekas. Vienkārši ir tā, ka arī šitam Nike Rigaran viņa aizmugurē līmē. To viņi paši jau tā. Jā, ir tādi tā kā uzlīmītas, viņi līmē viņas un ir visādi veidi. Ir arī, ka liek tos ap kāju, tos laikņemšanas, tās iekārtas, bet nekas tāds speciāls, ko mums tādā ziņā nav. Un mēs pagājušajā gadā sākām drukāt tos numurus, un gads bija labs, un, kā es saku, ļoti daudz sacensībām drukājām. Latvija jau sportiski tauta, tur jau mači pietiek. Tagad jau pusmaratons ir gandrīz katrā pilsētā. Tā kā, lai saka, tas pats Jānis tagad strādā mums ar sporta klientiem, kas mums tā kā jau tā kā atsevišķs virziens ir mūsu, kā lai saka, digitālā pelē, kas nodarbojas ar sporta druku. Tāpatās mēs arī visus tos apbalvošanas banerus, arī tos lielos čekus, ko parasti dāvina visiem. Es jau gribu vienu tādu. Jā, tā kā ar tiem tādas mēs arī taisam, un kā lai saka, ko mums prasa, ar to mēs sākam, kā lai saka. Viens sporta sacensību organizators, viņš var mierīgi atnākt, viņam jau vajag, viņš var dabūt gan kartes, gan numurus, gan lielos čekus beigās, un kaut kādas reklāmas banerus arī visu. Jā, arī kraklus apdrukājam, arī formas nav, kā lai saka, mēs varam pilnu servisu piedāvāt mums, kā lai saka, arī tās pašas balvas un arī kaut kāds gravējums, arī kauss, nav problēma. Ja vajag bukletiņu, tad ir meitene, kas viņus pēc tam smuki salocīs. Protams. Tā kā arī visas plakātus, flyers un kā lai saka, sacensību organizatoram piedāvājam pilnu servisu. Ko, tad, lai sportisks gads, lai daudz sacensību, lai daudz dalībnieku, tad būs ko šetēt. Tās orientēšanās sacensības mums tāpat tā kā pīļu mēsli, pilni meži jau tā kā, Katru gadu paliek vairāk. Jā, mums beigas sportiskā tauta sanāk. Jā, tieši tā. Pašam arī jāiet to paskatīt. Nevajag filmēt šī tik agri. Tev vēl purns izskatās pēc jēlas kaļas. Kāda izstās jēla? Jau šodien, 19:30, raidījumā ar sportistu Edgars Skrīvers, viens no labākajiem supervieglās svara MMA cīkstoņiem. Bet raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kā top orientēšanās kartes un visiem zināmie sacensību dalībnieku numuri.